ko iegriežam pasauli. Labrīt! Celies latviešu tautā, tev gaida lieli darbi. Viss, ko. Labrīt, celieties, jūs gaida lieli darbi. Nu labi, kā es pamodos? Pamodos ar kaut kādām domām, kas ir galvenais. Šobrīd kaut kāds atkal jaunas ministri, jauni nāks tūlīt deputāti. Kas ir galvenais? Katrs iekļūstot deputātos arī domā, kas ir galvenais, pie kā ķerties. Viens saka, jādzen pālis, viens saka, tur motociklus un šitos te, atkal viens tur partija saka, mums vajag Andrejsalā dabūt iekšā miljardierus no Dubajas, un viņi tur ieguldīs triljonu, un arī visi tie, kas būvēs, tie arī kļūs pa miljardieriem. Nu, arī labs plāns. Viens saka, vajag sliedas būvēt steidzīgi visu, aizņemties vēl 10 miljardus. Kas ir galvenais? Kas ir galvenais parastam cilvēkam? Kā es pamostos skaisti. Vasarā, saulīt spīd, pirmā vasaras diena. Otrā vasaras diena, jo es palaidu garām jau otrais, jo mēs demontējam izstādi Dzelzceļa muzejā pirmā laikmatīgās mākslas bienāli. Ārzemnieki aizbrauc prom no Turcijas, no Anglijas, no Taibānas, no Rumānijas, Austrijas, Vācijas, no ASV un Kanādas. Visi aiztinās prom. Mēs palikām. Nu labi, rīt vingrošana beigusies, tagad es apdomāšu. Bet kas tad ir tas galvenais pēc manām parasti tādu latviešu izjūtām? Kas ir svarīgākais 2026. gadā? Kas ir svarīgākais? Vai tiešām būvēt sliedes, vai Andrejsalā būvēt ar dubajiešiem, vai es nezinu, ko vēl grib darīt tur visi šitie progresīvie veloceliņus grib darīt un bērniem mācīt transgenderoties un transhumanismu ieviest un deindustrializēt Latvijas zemi. Kariņam Levita bija liels plāns, ka dehumanizēt un deindustrializēt un debilizēt arī, vai cilvēki nav tik pārgudri. Tā nu tas viss ir. Es pamodos, man bija tāda doma, ka Latviju arī no tā kara, kurā mums velk iekšā, ka mums vajag līdz pēdējiem latvietim cīnīties. Nu labi. Mēģināšu tagad sakārtot domas sev, kas tad ir priekš manis galvenais. Es domāju, ka Latvija neglābs ne arābu miljardieri, ne Puķins ar Zeļenski, neviens otrs mūs neglābs. Mūs Latviju var izglābt 2026. gadā tikai Latvijas tauta. Mums nekas nav neviena drauga, visi tur amerikāņi cīnās par sevi, krievi par sevi, ķīnieši par sevi, indieši un pakistāņi grib izplesties arī uz šīm zemēm un cīnās par sevi. Mazā Izraela, cik viņi tur arī ir 6 miljoni vai cik iedzīvotāji, viņi arī cīnās. Viņiem riņķī 2 miljardi melnie,
viņi arī cīnās. Kaut kur jūt, ka tur Izrēlā nebūs, kaut kur jāatrod jaunas zemes, kur dzīvot. Un viņiem ir forši, bagāti cilvēki, tā kā Rothschilds. Viņš nopirka vienkārši Palestīnā no arābiem, cik tas ir kaut kur 60. vai pēc kara, pēc otrā pasaules kara nopirka zemes. Personīgi viens miljardieris, kurš drukā naudu, kuram pieder nauda, pasaules rezervas valūtas naudu drukāšana, viņš nopirka visas tās Palestīnas zemes par naudu. Un tur savai tautai nopirka. Iedomājies, vai mums būtu Lembergs vai Šķēle vai Šlesers ar mieru nopirkt, teiksim, no Lietuvas visu tur kaut kādu atpakaļ, nopirkt mums to apgabalu, kas tur ir tās visas kuršu kāpes un visi tie bijušie mūsu kuršu tur novadi, kurzemes. Vai no Igaunijas nopirkt atpakaļ Roņu salu vai vēl Sāremes salu vai visu tur to aiz Rūjienas, visu apgabalu. Savu naudiņu ieguldīt nevis kaut kur Šveices bankās, bet nopirkt savai tautai atpakaļ kaut ko tādu. To es saprotu, tas ir patriotisms. Ja pa savu naudu taisīt hokeja čempionātus un pa savu personīgo nopelnīto naudu, teiksim, tā kā man viens Latvijas lieta, tas ir Latvijas-Somijas, nopirkt tāds Toivola Janne, nopirkt glētnes, ka es biju ar Helsinki un pasauc pie savas mājās, un viņam dzīvoklis tāpat kā man. Un es viņam prasu, bet ja tu esi tāds miljonārs, liela būvfirma, visādi nekustamie, kur tu liec naudu? Un viņš saka, nu kā? Kāpēc tev viss ciena kā miljonāri? Viņš saka, kā, nu es 6 kilometru robežas uzturu ar Krieviju. Es personīgi visu, ko es nopelnu, es tur uzbūvēju visādas naktsmītnes, nopērku viņiem tur dronus, ražoju un nopērku šitos te, kā viņi saucamos, kvadraciklus un brauc pie viņiem tur čaļiem un uztur visu 6 kilometru robežu. Kur tādi cilvēki Latvijā, lai rastos? Jo mums tā kā tagad valdības skatos, kaut kāds motocikls skūts, jeb 2 tur kaut kādi dviņu brāļi. Es pat neskatos Latvijas ziņas, lai nebūtu garstāvokli kākala piekļuvis pie kases tagad un kaut ko tagad dalīs. Vai viņi tur atkal Air Baltica būvēs vai veloceliņus un kaut ko. Ir jau skaisti, mums tiešām skaisti tie veloceliņi. Es arī mašīnu uzdāvināju kaut kādam krustdēlam, kam piedzim tur dviņi. Un es arī pa tiem veloceliņiem braukāju. Un tiešām skaisti, bet tikai tur nav neviena cilvēka. Netais spēļu laukumos bērnu un trenažieros, netais veloceliņos. Vai tas ir it kā loģiski, ja tauta izmirst, izzūd Latvijā, tad galvenais ir būvēt veloceliņus un ēkas, visādas skaistas Rīgā centrā un pa rajoniem tikai būvē un būvē. Tā kā tā, būves ir labākais veids, kā investēt naudu, kā visi tie ierēģi, kam ir 20 000 algas un viss. Es arī klausos, te viens tas ierēģis ar 20 000 algu. Viņš saka, bet ko jūs no manis gribiet, tas nemaz es neesmu nodrošināts. Vat Levits ir nodrošināts, viņam ir visam mūžam piešķirta alga un apsargi un dzīvokļi bezmaksas un mašīnas, sekretāri. Viņš saka, bet es kā ierēdnis Latvenergo vai es tur esmu kuģniecībā, kur man nav tā nodrošinājums. Tāpēc es arī gribu, es arī esmu pelnījis. Es parakstīju līgumu ar Pasaules veselības organizāciju par piespiedu medicīnu. Es parakstīju līgumu par Latvenergo atdošanu Zviedru Nordpūlam. Es arī esmu varonis, viņš saka. Es arī gribu, lai man visam mūžam ir nodrošināts tagad. Bet vai viņš tiešām ir varonis, jautājums? Jeb viņš ir nodevējis. Padomāsim tādā ievirzienā. Vai arī tagad ir tie visi nevalstiskās organizācijas, kas tur tagad progresīvie stāst, ka galvenais šobrīd ir bērniem no bērnības mācīt, ka ir jāmaina dzimums, ka last generation child free, ka bērnus dzemdēt tas ir grēks, un ka pareizi ir tādi bezdzimumi cilvēki, kas tur skraidīs plikiem dibeniem un kaut ko tur tagad
piedalīsies Eirovīzijā, ka tā ir nākotne. Nu, varbūt kaut kur lielpilsētās ASV, tur ir pa daudz cilvēku vai Ķīnā, bet, piemēram, Latvijā tas ir absolūti demoralizējoši un tāds pašnāvības akts, tas nav viss, bet tas domgājiens man bija tāds, ka nē, tas viss, ko dara tie cilvēki šobrīd valdībā un saimā, man arī tā ir bijis, ka man pēkšņi nav, varbūt tagad tur 4 gadus vispār naudu, un tad pēkšņi viens nopērk vienu glāzi, un es arī toreiz domāju, ko darīt, kur lai es iegūdu, man pēkšņi naudu, vai es tagad varu kaut ko baigi pieēsties, vai kas man tagad jādara, vai jāskrien uz restorānu, vai kaut kur ar kaut kādām dāmām, jāiet dancot tango, vai ko lai es daru. Un tad pirmais uzreiz ir, nu jā, man mājās jumts tek caurs, man pagrabā ir tur viss sapuvis, trubas pārrautas. Bet tas ir grūti remontēt. Nu, ko visvieglāk ir darīt? Tajā viesistabā, kur jau tā ir diezgan smuka eiro remonts, iztaisīt jaunu kosmetisko remontu, nopirkt jaunas tapetes, jaunu iPhone, jaunu televizoru, plazmu, visu to tur atjaunot, jo tur ir komisijas naudas, ja es tajā mūsu Latvijas mājā arī tur atjaunošu kaut kādas veloceliņus un pieminekļus nospodrinošu un uzbūvēšu tur kaut kādas piemiņas plāksnes vai pa 100 000 gabalā, nu tad jā, man tur visur atliks kaut kas man personīgi. Bet pa to laiku tauta iet bojā. Visi aktīvie bērni, kas grib strādāt, viņi zina, ka šeit strādāt nevar, visi pirmie stāv tukši, mazais vidējais bizness ir padarīts par neiespējamu. Transnacionālām kompānijām nav jāmaksā nodokļi, viņi var šeit visu izkāst, un tie politiķi, kas nokļūst pie varas, atkal lobē, tur ir tikai tāda lobēšana tagad. Atkal tie, kas nokļuva ministra padomē un saimā kā valdošo koalīciju, tur katrs cilvēks ir lobētājs kādai lielai kompānijai, un viņi dala to budžetu kam, vai Rimī pa labu, vai kaut kādiem būvniekiem, vai kaut kādiem vecu lūžņu armijas, kaut kādu piegādēju, ko visi tagad grib tikt vaļā. Mūsēji noteikti steidzīgi iepirks vecos tankus pa miljoniem vai kaut kādas vēl grabažas, jo tur var dabūt komisijas naudas. Nu, un kā pamodināt tautu? Glābt mūs var tikai tauta. Tā kā 1919. gadā vai 1991. gadā, ka visi tauta iziet ielās, visi tauta pamostās, saprot, kas ir galvenais ienaidnieks. Tas, ko mums stāst pa televizoru, ka galvenais ienaidnieks ir strādīgs latvietis ar bērniem, ģimeni, tas ir galvenais ienaidnieks. Viņš ir jālikvidē. Visi tie NVO, nevalstiskās organizācijas, ko apmaksā Soros, Epstein, Rothschilda un Rockefellera, viss tā Geitsa sekte. Tie ir arī sociātīklu rediģētāji, tādas kā manas pārdomas uzreiz ir jānobloķē ar shadow ban, un tie, kas tur cīnās par budžeta sadali, tos ir jāpropagandē, ka jā, pareizi, un visus tos turbo patriotus, kas saka, vienīgais ir vajadzīgs ar Krieviem, Baltkrieviem, karot līdz pēdējiem latotiem, līdz pēdējiem Krievam, Baltkrieviem, bet Krievi un Baltkrievi vienīgie, kas ir mums gēnu līmenī ar lietuviešiem. Nu, tā kā brālēni, brāļu tautas, kas pirms pārsimts gadiem mums ir bijis viena. Tur, kas ir Dienvidu Krievijā, vai tur tie ir atkal citādāk, tur visādi čuvaši un kas tur čukči. Galējos ziemeļos aizvēl Igauniem, Somiem, Norvēģiem, bet tie, kas ir šeit mums tuvākie, viņiem ir viena un tie paši gēni un arī valodu grupa. Tā ir viena un tā pati. Un ārieši esam mēs, nevis tur kaut kādi hazāri un aškināzi un visādi tie citi, kas ir senākā, un vienkārši viņiem ir uzrakstīta bībele, mums tāda bībele, viss bija mutvārdu tautas dziesmas, un es neredzu nekādu, ka tā būtu Dieva izredzēta tauta. Es ļoti labi saprotu to sekti, tur Geits, Epstein un Rothschild,
Viņi cīnās par savu tautas izdzīvošanu. Es biju Izrēlā 2 reizes ar izstādi. Tur tiešām ir rajoni, kuros nav nodokļu jāmaksā, un ir tādi ortodoksi, ka, teiksim, Latvijas. Es arī biju šitajā te Covid laikā, tur bija viens kaut kāds bijušais skolotājs ar prievīti un visādi, kas tur rūpējās par bērniem, grib dzemdēt, grib tur viņus nenošpricēt ar gēnu modifikāciju vai neizkastrēt Latvijas izglītībā. Viņi pilnīgi bija spiesti slēpties. Es visu laiku klausījos tos video tam čalim. Viņš pats bijušais kāds tur skolas direktors, izglītības cilvēks. Viņš pats grib savus bērnus audzināt bez šitās te transgenderošanas un depopulācijas. Bet viņam dzinās pakaļ bāriņu tiesas, kaut kādas veceņas ar ieročiem un veči, lai viņi noķertu, nošpricētu un bērnus nokastrētu. Tas ir, tā kā man viena tante bija, kas iepirka gleznas no Vācijas, ķelnas, bērziņa tur, un viņi stāstīja, es prasīju, bet kā var būt, ka jūs klausaties to Vāgneru un varējāt tur dedzināt cilvēkus? Bet viņi saka, kā, bija izvēle, vai pašam jāiet tajās krāsnīs un nošpricēt to kaut kāds doktors Mengele, vai arī tu būsi tā kā uzraugs un tos pārējos. Un tev pa bišķim laba alga ir tur, pārējiem uzliek zvaigzni uz muguras vai iedzen geto, un labāk tad jau iestāties Latvijas ierēģņos un noklausīšanās ierīces iepirkt un visus tos pašfinansējošos likvidēt. Tā bija izvēle arī vāciešiem 1940. gadā. Bet kā pamodināt tātad to tautu? Kas tad ir tas svarīgākais 2026. gadā, lai izdzīvot latviešu tauta? Tā es domāju, ka svarīgākais nav pāli iedzīt vai kaut kādas uzbūvēt sliedes vai veloceliņus vai kaut kādas vēl jaunas ēkas un kaut ko tādu. Šobrīd, ja tauta izmirst, ir jāskatās kopumā, ja vienkārši nebūs latvieši, bet būs šeit annālēs tajās par IKP, ka ir Latvijai labs auga iekšzemes produkts, tā kā tur lepojās Kariņš ar Levitu un tagad ar Rinkēviču ar ko ar tagad, kas tas jaunais, kaut kāds Kolbergs vai Kulbergs, vai kas viņš ir. Un kā veidos tas iekšzemes produkts? No Svetbankas miljardu peļņa, no Latvenergo, kuram tagad ir akcionāri, kas miljardu pelna, no Rimī miljardu peļņa, no Latvijas Zviedru fondiem, kas izpirkuši visu zemi, mežus, no viņu miljardiem. Tie ir tie IKP, bet parastais strādīgais latvietis, ja grib savu kaut kādus bērnus piedzemdēt, bankas tagad ir aprēķinājuši, ka 200 000 izmaksā līdz 20 gadiem bērnu izaudzināt. Tā tad ir, cik tas būs, 200 000 būs pa 20 gadiem, kaut kāds tur 1000 mēnesī būtu jāmaksā māmiņām alga. Un vienalga, vai viņi iet strādāt, nē, bet viņai vienkārši pārskaita par bērnu. Kāpēc nē? Labāk nekā briškenu pālim vai vēl kaut kur tērēt to naudu. Bet, labi, es vienkārši tā, lai pats pamostos, tādas domas apdomājos no rīta. Bet man kā kultūras darbiniekam un visiem tiem, kas ir tur kultūras kapitāla fonda un Latvijas ministrijas, kas propagandē visu to sātanismu un kaut kādas tur nogrieztas galvas un karu un viss tās kaut kādas tur transgenderus ar piešūtām krūtīm vīriešus vai nogrieztām dzimumu locekļiem. Tā ir tā demogrāfiskā krīze, kurā mēs esam iekrituši. Un jaunai paudzei būtu jāmaina vērtības. Un jo tās bailes pazaudēt savu zemi, tā ir ļoti tāda smaga un eksistenciāla brūce, kuru zemapziņā ir. Cilvēks apziņā var domāt, jā, Latvijas priekšu, un mēs esam tagad, varoņi, mēs esam Rotšildiem un Epsteinam, viņi lepojās, ka Latvijā ir izdevies ieviest to transhumānismu un atkal atbrauc mūsu prezidents no Web Forum un viņam tur pasaka Epsteins, Geits, saka, tu noliec visus tos latviešus un ieved imigrantus un tagad Kariņš Levit lepojās, ka viņi kāds 100 000 iepumpē iekšā jau tos melnos un tādus brūnīgos no Pakistānas.
Un melnais bruņinieks, es tajā padomāju, kāpēc saucās Lāčplēsī melnais bruņinieks? Tas nav tā, ka pārnestā nozīmē. Tātad arī toreiz bija melnie bruņinieki. Melnais bruņinieks, tas ir tuvo austrumu un Āfrikas imigrants, ar ko cīnījās Lāčplēsis un iegāzās iekšā tur aizā pie Staburaga un viss aizgāja pa burbuli. Un viss Latvijas tā Beverīna, Gaismas pils noslīka arī melnā bruņinieka ķetnās. Kādreiz ir bijis, tā nav pirmā reize, ka melnie bruņinieki nāk virsū. Un PSRS, jābūt bijis mums kaut kāda savienība ar tiem ziemeļkrieviem, kas ir ļoti līdzīgi sejā un pilnīgi vienas gēnu kods, vai ar baltkrieviem un lietuviešiem un prūšiem. Mēs būtu kaut kāda ļoti stipras šeit bloks, bet tos ziemeļkrievus tāpat ieskaroja tie hazāri, kas tagad grib savus teritorijas atgūt, un visi tie Rothschild, Epstein un Geici. Kāpēc tas karš ir iejūdzis Donbasā un visā tajā dienvidu Ukrainā pie jūras, un kur nes kādas bagātīgas zemes, viss aug un viss? Tāpēc, ka tur viņas jau bija iekarotas pirms 400 gadiem vai kad, un tā Hazārija, un tagad tie Izraels jūt, ka viņus tur neļaus viņiem izplesties. Un, redz, Irānā izrādās ir spēks, un cik viņu kā viss bombardē, bet viņi visas amerikāņu bāzes iznīcina, visus tos klimatiskos ieročus, kas tur turēja sausumā, tuvos austrums. Tās agrāk bija visbagātākās zemes, viss tā Divupe un Babilonija un visas tās teritorijas bija tā kā Ēģiptes impērija un viss, bet tad, kad tagad 20. gadsimta iemācījās klimatiskos ieročus, iztaisīt mākslīgu sausumu, tur bija pilnīgi tāda nabadzība un visu pumpē ārā, bet tagad viņi uzspridzināja visu tās karpa sistēmas, Irāņi, un viņiem sākās baigais lietus un augsts tur viss. Un neko tur nevar izdarīt. Viss tās kara bāzes, triljonu vērtībā lokatori, viss ir uzspridzināts gaisā pēc amerikāņu ziņām. Un nākās atkāpties. Bet Latvijā, kā mēs varam pamodināt, tā kā Irānā, tur viena pēc otra droniem iznīcina visus tos galvenos komandantus valstī vai ģenerāļus un garīgos līderus. Uzreiz rodās nākošais, un viņš nav nodevējis, viņš ir aizsargā savu tautu, izdzīvošanu un savas robežas un savu zemi. Un Japāņiem arī ir 100% Japāņu nacionālais sastāvs. Vispār aizliegts ar likumu Islama valsts tos imigrantus ievest. Arī Vācija tagad pateica, ka 1 miljonu sīriešus izsūtīs. Un Dānija jau sen cīnās ar varu izvest tos, kuru teritorijās vairs nav karš. Jo tagad karš ir te Eiropā un tie sīrieši un Pakistāņi, Afgāņi un visi, viņiem nav tur nekāds karš, lai viņi brauc savu zemi kopt. Nevis šeit būvēt Islama valstu un širiātu likums ievest. Tā tas ir, bet kā pamodināt to latviešu garu? Tā ir tāda brūce, kas es pats saprotu, ka cilvēkiem ir iedvests, ka nu jā, tā ir, ka man arī tur bērniem visādi draugi saka, nu kā, bet tā ir vēsturiska tāda, nu, ka mēs izzūdam un šeit dzīvos melnie un viss būs labi. Latvijas zels nosaukums Latvija valstī paliks un varbūt tur iekšlietu ministrijā, kur kaut kāds slepenie dienesti vēl turpinās strādāt un mājās runāt pa kluso latviski. Kā pamodināt tos bērnus, jauniešus, lai viņiem būtu tāds lepnums, ka tā kā bija, lai kā mēs tagad tur gānītos, bet pēc kara tur Upītis un šitais te Ulmaņu laikos Bilis Lācis, ka viņi rakstīja uz jauno krastu, ka latviešiem vajag vienoties, veidot kooperatīvus, veidot savus tīklus un zvejot, nevis tagad aizliegt latviešiem zvejnieku tautai, jūrnieku aizliegts iet jūrā, ka jūra tagad būs piederēs atkal kaut kādiem Pasaules bankai, un tur Izraels tagad būs varbūt zvejnieku tauta, kam ir kvotas, a mums nav. Un kā to pamodināt, lai cilvēki saprot, ka piedzemdēt bērnus Jāņos, tur ir bērni, mazbērni, visi danco, bagāti lauku zemes, noņemt nodokļus, tā kā man
tēva māsai bija tur zemes ipiķos un tur dēli, bet viņiem pa nodokļu parādu visu noņem un izliek uz ielas. Māja tur sabrūk, tas no augstuma tie dēli nosalst, viņiem nav kur iet, viņi sēž uz trepēm augstumā nosalst. Tas tēvs ģimenes nošaujās, māte aiziet bojās, tagad viss ir kārtībā. Kaut kādam Zviedru fondam atdots, un tur kaut kāds Epstīnis ierīkos sev fermu. Kā pamodināt to garu, lai tie, kas iekļūst tajā saimā, viņiem uzreiz kaut kāds notiek tāds kā vēzis, iemetās un kaut kādas metastāzes, un viņi momentā uzreiz domā, kā apgūt ar otkatiem, ar visiem tiem raspiliem to budžetu un kā palielināt nodokļus un vēl pēdējos latviešu izsūt. Kā pamodināt viņiem garu, lai viņi, teiksim, saprot, ka viss tagad ir pēdējais brīdis. Vai nu mūs iesaistīs tajā kara frontē un visi latvieši līdz pēdējiem aizies bojā, jeb mēs paši izveidosim tautas fronti, atkal izdalīsim zemesardzēju un aizsargiem ieročus. Un ja visi miljonus Latvijas vīrieši būs apbruņoti un sievietes audzinās bērnus, un katram būs zeme sadalīta apakaļ, mums izkrāpa tos 20 miljardus, neviens nav redzējis, ko aizdeva. Un tagad mums viss koprodukts ir jādod procentos kaut kādam Geitsam, Opstīnam un Rothschildam. Tā ir ar viltu un ar šantāžu izkrāpt naudu, ko nodevēji parakstīja Kariņš ar Levitu un visi tie pārējie tos parādu līgumus. Reāli atnāca līdz Latvijai ne jau naudu, ko ieguldīt Latvijas ģimenēs, atnāca kaut kāda kanna ar kaut kādām špricēm, ko tagad nevar utilizēt. Akal es skatos, tāmēs medicīnas ir miljoni, lai utilizētu to žļurgu, ko špricēja cilvēkiem iekšā ar visiem patogēniem. Pat tā ideja, ka cilvēkam pudelīt ielaist iekšā asins vietā ar smagiem metāliem, visādiem abortētu bērnu šūnām, kaut kādiem visa veida vīrusiem. Tagad, ja tur kaut kādi atkal būs nākšās pandēmijas, tad tie stādi tā kā iestādīts cilvēku ķermenī, pudelītes, un tie, kas iešauj 4 vai 8 būsters, viņam ir tas ir kaut kādi 200 gramu, un cik tur tās asinis ir kaut kādi litri varbūt. Viņam pusi no asinīm tek visi tie patogēni pa iekšu. Nu, tad tā ideja, ka vajag tos nomainīt dabiskās dieva asinis ar tiem patogēniem, tā, ka tad būs vesels. Vai tur nav jābūt dullam, lai to pašu ideju pieņemtu? Ka, viss, kas uz pasaules ir visnetīrākais, indīgākais, to vajag iedabūt iekšā. Un tad būs vesels. Es saprotu, jā, bet tagad Kenedijs ASV par to cīnās. Bet pamodināt cilvēks, kas visi ir jau indokrinēti, ir ļoti grūti. Un pamodināt, ka visa rietumu kultūra, laikmetīgā māksla, un arī Latvijā tagad visi lāci vēl to noņēma, bet viņi jau arī muzeja direktori un visi tie kapitāla fondi, viņi man saka, tu neesi aktuāls, tu visu laiku runā nepareizi. Ja tu runā tā kā Jonīta vai Dainis Īvāns, ka vajag transgenderoties, nogriezt tur olas, sašpricēties, un tad tu būsi Latvijas varonis. Vēl aizbrauks uz īriju un sūtīs naudu, lai šeit 800,000 izmaksā viens melnais neizglītotais imigrants, kas ir vienkārši pēc tam terorists vēlāk, ka viņi pietiekoši daudz, kā Francijā tagad pēc hokeja, ne, bet futbola mača, viņi tur izdemolējuši, dedzina mašīnas ar sievietēm un vienkārši tā ir iebrukuma armija, kas ir ļoti labi organizēta, un tāpēc vienotības progresīvie iepumpēja tos 100,000 imigrantus, ka viņiem vajag elektorātu. Kāpēc Baidenu tur sākās pilsoņu karš Baidena laikā? Tāpēc, ka Soros apmaksā šo imigrantu armiju, un tikko kaut kāds pieņem lēmums nacionālus par tautas aizsardzību un izdzīvošanu, tā uzreiz ielās iziet arī Latvijā. Vien un tie paši tie demonstranti, kas tur ir tie Last Generation Child Free un zaļo koridoru melnajiem, tur ir viena kompānija kaut kādi, kas vienmēr, kā viņu saka, Dainis Īvāns sauc ar Vuga Dumpi cīņā, viņi uzreiz iziet uz plakātiem. Mēs par transgendriem, mēs par melniem imigrantiem, mēs par to, lai likvidētu visu rūpniecību, mēs par šitām turbīnām vēju. Viss, kas ir tas transhumānismu genocīds, Latvijā ir arī iekšā tā armija.
Un viņiem tas kaujinieks spēks ir tie imigranti, kas visi dzīvo jau tādos lūdz Dievu pa savam, viņi visi tur dzīvo pēc širiāta likumiem, un tur Francijā, kur jau ir jau uzvarējuši, un jau Anglijā ir jau mērs un premjerministrs un viss. Kā pamudināt mūsu tautu? Tas ir jautājums. Izglābt Latviju nekad neizglābs tas Saeimas un ministra padomu, un neviena partija neizglābs, jo partijas sistēma ir iztaisīta. Tā kā tāds hokeja mačs, kurā viss kā boksa rings iet savā starpā cīnās. Tagad, Covid laikā, visi bija vienoti, kad Gobzems un visi sauca kaujā, tagad rododendroni, visi gāja kopā, Šlesers, Stepaņenko, tur kaut kādi jaunlatvieši un suverēni un varas un kaut kādi tautas kalpi un tautas kungi un visi tur gāja kopā. Tikko Covid beidzās, izdevās tos transhumanistus tur levīt un kaut kur nobīdīt divu pašu tos dubultpilsoņus. Tā uzreiz viss akal pa jaunu, viens otru tikai lamā. Tie opozīcija neko necīnās ar tiem globālistiem, vienotību un progresīviem. Viņi tik savā starpā. Kurš kur nomelnos? Kā pamodināt latviešu tautu? Kur slēpjas tie spēki, kas velk mūs uz leju? Visās manās uzrunās tā doma ir tāda, ka visi šie ārvalsts Soros, Epstein, Gates, Rothschild, Rockefeller fondi, tas ir tas, kas 30 gadus viss kultūras darbinieks, izglītības darbinieks, medicīnas, zinātnieks, viss viņu apmaksā, un televīzija sevišķi ir tas lielākais indes dzelonis, viss tas TV panorāma ar visiem tiem viņu nevalstiskām organizācijām, un viss tas tiek apmaksāts no šiem ārzemju fondiem, kurom ir mērķis depopulēt Latvijas zemi, lai šeit ievestu, jo tie semīti, kas ir tie pakistāņi, afgāņi vai sīrieši, tie ir arī ar ebreju tautu. Tā ir viena, tāpat kā mēs ar krieviem, baltkrieviem, lietuviešiem, prūšiem, tā ir viena asins grupa, vienkārši viņu vidū arī ir tā kā smalkākā cilts, kā katrā ģimenē vai dzimtā arī ir. Man arī bija vectēviem vidulēji, kas tur Bauskā iecavā bija 100 hektāru zemes, bet vecākam dēlam atstāja visu zemi un jaunāko aizsūt kaut kur mācīties uz Pēterpili, lai viņš iemācās pa sapieru un nodibina Ulmaņa laikā sapieru pulku un pa kortiriģentu, lai taisa dziesmu svētkus. Arī bija 2 brāļi vidulēji, kas Ulmaņa laikā staburadzēja un visur tur Aglonā un taisīja dziesmu svētkus, kā padomu laikā brāļi Kokare. Un vadīja tur mežotnē to skolu lauksaimniecības un vectēvam izdalīja tur dzīvokli. Viņš dzīvoja mežotnes pilī kā grāfs ar piedzimtu mātu un mātes māsu, staigāja pa pils parku ar pāviem, tāpēc, ka viņš bija skolotājs un sapieris. Kas tagad staigā pa pilīm? Staigā visādi starptautiskie miljardieri, baņķieri Latvijā. Neviens te kaut kāds skolotājs nestaigā pa mežotnes pili. Tie ir visi nospiesti, vai viņiem, lai dabūtu minimālo aldziņu, ir jāmāca bērni, kā pareizi transgenderoties. Diemžēl mēs esam morāli jau iznīcināti. Morāli vairs nav smadzeņas, nav domāšanas centri, jo Saeimā vajadzētu būt tā, ka atnāk Kulbergs, un viņš uzreiz saka, viss, tagad es esmu ticis pie varas, es momentā visu tās ārzem programmas likvidējam, momentā mēs visus tos otkatu, visu budžetu atdodam, lai mākslīgais intelekts sadala pa skolām, pa daudz bērnu ģimenēm, visi atdodam pašvaldībām apakaļ viņiem paši pārvaldīties un visus tos globālistu ielikteņus pašvaldībās izmetam ārā ar dubultu pasēm un lai tur paši cilvēki sakārto savu zemi. Zemesardzei, ko Kristovskis un tie vienotības ministri atņēma ieročus, izdalam viņiem ieročus un nevis iepumpējam 60 000 atkal melno armiju, kaut kādu Kanādas, amerikāņu melnos, kas te tagad būs tā kā armija. Nē, mums ir miljonus cilvēkus, mēs varam visu vecumu vīriešu, tagad viens tur var kaut vai pensionārs 8 gados vadīt dronus un jauniešiem
izdalīt modernus ieročus, apmācīt, un mums būs miljons armija, tāpat kā Krievijai miljons, vai Ķīnai, vai Amerikai, vai Turcijai. Vienkārši kā Somija to dara. Un neviens Somijā Staļins nevarēja iekarot. Iespējas mums ir, un arī atgriezt atpakaļ no emigrācijas visus tos latviešu strādīgos un visus pirmos stāvus izdalīt, atņemt, tā kā mēs uzbūvējam pa ģimenes, vecvecāku krāja un strādāja, vien palielināja kapitālu, līdz mēs uzbūvējam Pinakotēkas Laimīgās mākslas muzeju uz Ulmaņa gatves. 2500 metri. Viņš tagad stāv, mums atņemts 5 gadu tukšs, mums viņš izmaksāja tur 1,5 miljonu, ka viss vasarnīcas dzīvoklis mātei bija Elizabetes ielā 10B, tā smukā Eizenšteina māja pārdod un kaut ko uzbūvē, tad uzreiz tur visādi bunkus, tiesa izpildītāji, Nacionālās partijas, visu to atņem, valsts zemes hipotēku banku, kas deva kredītus gandrīz par 0, Feifers bija kolosāls cilvēks, pēc tam pārņēma kaut kādu likvidātoru, Hiponiju, Kešsenpelts, un uzreiz visiem pateica mēnešu laikā atdodiet naudu, to, kas ir kredīti, neliela summa, vai mēs atņemsim ēku. Mums bija uzreiz pircēji no Krievas ieskaitīja 3 miljoni, a viņi pateica, tā ir melnā nauda. Ēku atņēma, tagad pa nodokļu parādu kaut ko viņi pa pārsimt tūkstošu dabūt, 5 gadu stāv tukši. Un tieši šāds liktenis ir visiem ražotājiem, viņi ir spiesti aizbraukt uz ārzemēm ar visām ģimenēm, un šeit stāv tukši. Un tie ierēģi, Nacionālās partijas, tiesu darbinieki vēl tagad, man grib dzīvokli noņemt šajās dienās atkal kaut kāda tiesa, vēl par to, ka viņi ēku atņēma, bet vēl kaut kāda nodokļi bija jānomaksā tiem tiesa izpildītājiem. Un pie likvidācijas mums pateica, viss ir dokumenti tīri, atņēma mums visu, arī vēl kas bija tur kādas vasarnīcas Limbažos vai kaut ko, vēl kaut kādi man īpašumi, sastrādāti ģimenes pa 100 gadiem, visu noņem. Bet tagad, tā kā es izrunājos un draudzējos tur ar tām opozīcijas partijām, devu telpas, tad viņi vēl uzliek tiesa ar apakaļejošu datumu, ka atņemt vēl dzīvokli. Mums ar māsu Annu Vidulei, kino režisoru, kas arī tur Homo novus un pa podnieku un kaut ko cīnās, bet viņi saka, nē, nu viss ir. Tā šeit ir, kaut ko jādomā, kur braukt, ko darīt. Un tad, kad pamostos cilvēki, ko viņi dara, kā man tā tanti Margot no Vācijas, ka viņi teica, mati ceļā stāvs, ka es pati padomāju, ko mēs vācieši darījām ar savu tautu, ieviešot tādu korporatīvo fašismu, kas apēda pašus vāciešus, un beidzās ar to, ka tagad viņi ir okupēti 40 gadus Vācija, un tur ir pustautas jau iedzīti melnie, ko visi šie ebreji baņķieri dara ar vāciešiem, un dēls tikko mācījās Minhenes, Max Planck, tur, kur Einsteins un Oppenheimers pie kādiem mākslīga intelekta projektētājiem, un viņš varētu uzprojektēt, tagad grib atgriezās Latvijā, kopi lauku zemi, un tas, ka viņš ir ģeniāls fiziķis un varētu uztaisīt Latvijas nākotnes tādu mākslīgo intelektu laimdota. Kas tam dos naudu? Nekam. Nauda ir jātērē kaut kādiem tur naudas izsaimniekošanas projektiem, lai tie 100 deputāti un 50 deputāti kļūtu visi pa miljonāriem. Bet kur var būt tāda tumsonība, ka sekojot līdzi pasaulē, kā viss virzās, ka nesaprast, ka šobrīd nebūs tā, kā pat tie kari Krievijā, Ukrainā, arī viņi it kā Maskavā un tur Kijevā uzdzīvo ballītes, taisa tur festivāls un koncertus un pa naktīm restorānos, tā kautuve notiek uz tās saskars robežas. Tagad tur Irānā viņi karo citādāk, viņi uzlaiž gaisā viens otram ar amerikāņiem tās karbāzes, bet Ukraina tajā dienvidos, kur saskarās, kur tieši agrāk bija Hazārija aizņēma Krievijas dienvidu daļu tās zemes un Ukrainas to atkal augšējo daļu.
Un tās zemes tur ir vienkārši tā kā pa vecam cilvēks miljoniem laiž tos krievus un ukraiņus ar zobeniem, ar kaut kādiem, nav viņiem arī nekas vairāk, ar ko šaut. Kaut ko vienkārši griež un nažina viens otru kautuvi. Un ja tagad Ukrainā un Krievijā arī dzīvo smelie imigranti, un katrs krievs arī saprot, tāpat kā latvietis novests tik tālu, ka strādāt viņam neļaus, bērnus dzemdēt neļaus, ja viņš ar sievieti tur mīlēsies, tad viņš ir noziedznieks uzreiz, ja viņš ir tā kā heteroseksuāls, un viņš saprot, ka, ja ķer tie kaut kādi tie kara komisariāti, labs ir tāpat tās dzīves nebūs, jāiet bojā, te jau labāka mūzika un aizies tur vēl izkauties un paņems līdzi kaut kādas vēl savējos, nogriezīs galvas. Tā cilvēki ir novest līdz tādam izmisumam, ka viņam tā kā agrāk bija brīvība, plašums, grib strādāt pa kultūras darbinieku, pa zemnieku, gribēja jūrā, gribi taisa lielu ģimeni, grib kļūst pa politiku. Tagad ir tā ar vien tā kakls pudeles sašaurināts, un tev ir tikai viens ceļš, kur tev virza uz tādu depopulāciju. Un tā demoralizācija Latvijas cilvēkos, tās globālās tendences, child free, kur tāda izdomāt dzīvu bez bērniem, vai ideāli, ka pasauli ir klimata dēļ bērnus radīt ir grēks. Bet kāpēc tie Izrēlā dzemdē pa 10 bērnu, un pat tādas politiķi vai tādas ierina cilvēks ģimenes arī dzemdē pa 4 bērni? Mums arī varbūt ir dažas daudz bērnu ģimenes uz visu Latviju. Un varbūt Šlesers ir varonis, tur viņam varbūt ir 4 bērni vai cik, un mazbērni, jo viņš var viņus pabarot. Tā ir pilnīga apvienoto nāciju organizācijas kartā ir rakstīts, ka ja kaut kādā tautā viņš nevar savā tēvzemē atražoties un dzemdēt bērnus, tas ir genocīds. Genocīds nav tikai tas, ka nobumbo un viss iznīcina. Arī šis skaitās genocīds. Un Izrēlā tiešām ir vienīgā tāda, rietumnieciska demokrātija, kurā ir pieaugums, kur tiek saražot bērni tā kā dzemdētava. Bez nodokļiem, ja tu ražo bērnus, tev nekāda nodokļa nav jāmaksā, dzīvo tur bērnu ģimenē, un es tur skatījos no rīta, piemēram, aiznes to bērnu tēvs uz to bērndārzu un atstāja pie durvīm 7, jau 7:30 var vaļā, un viņš nebaidās, ka nozaks, ka tur kaut kādi to bērnu pievāks orgānu transplantācijai vai kaut kādi imigranti izvaros. Nē, atstāja to bērnu, viņš tur sēž un gaida. Viņiem ir tādi tajos rajonos, tā kā man bija bērnībā. Man arī bija 3-4 gadi Bolderājā, un man sūtīja uz veikalu, lai es nopērku tur pienu krējumu. Un tā pārdevēja zina, es vēl runāt nemācēju, bet es aizēju ar kanniņu pēc tā, jo bija homogēna tauta, un cilvēki viens otru bērnus pieskatīja kā savus. Tagad ir kaut kādi tur bērnu mīlētāji izaudzēti un mēģina, tā kā, musulmaņu tautās, no 9 gadus sievietes skaitās, ka var drīkst iet pie vīra. Un kuram tāds kaut kas Latvijā būtu iedomājams, kaut kādu tādu bērnu, ka viņš tagad ir gatavs dzimumdzīvei. Tas visi tie Epsteini un Geitsi un Rothschildi, viņi jau vienkārši nav kaut kādi īpaši tur maniaki. Tas ir viņu tautas tāda, paražas. Mums vai to vajag ieviest. Kāpēc mums tas būtu jāievieš? Tāpēc ka daži dubultpilsoņi no viņu tautas, un viņi grib šeit to viņu kārtību ieviest. Man ļoti patika latviešu tās tradīcijas, un ka sievietes iziet pie vīra tur no 18 gadiem, un tad, ka viņi tiešām arī jau morāli un viss, un vīriešiem ir ilgāk, man pašam, lai es nobriestu līdz tam, ka man ir jāveido ģimene, tauta jāda, un viss, man vajadzēja ilgāk gadus. Es nevarēju 18 gados būt tik saprātīgs, kā man, teiksim, tagad dēls. Pēc izglītības viņam piedāvā darbu tur Vācijā vai Stargateā vai kaut kādus liels algas. Viņš brauc uz mājām un grib šeit kaut ko kopt.
Un visi šitie ārzemju baņķieri grib atkal tādus jauniešus visus sūtīt, lai viņi tagad ar tuvāko savu tautu, ar krieviem, līdz pēdējiem krievam, pēdējiem latvietim. Kā to var nesaprast? Kā var nesaprast, ka tie liekuļi, kas tur ir saimā un televīzijā un rečeka, kā var nesaprast, ka rečeka kaut kāds tur aizmirst tos uzvārdus Siliņu un kaut kāds Rolands tur Siliņš un kas tur kaut kāda tur spriņģe. Visi apmācītais Soros fondos, ka viņiem jāiztais mutiem, kurai nacionālai balsī un jāpropagandē viss tas imigrantu transhumanisms. Kā to var nesaprast, kas notiek? Kas notiek Latvijā? Ja tur kaut kādi žurnālisti kaut cik būtu izglītoti vai kāds dumpis visiem saviem 100 000 grantiem, kā viņam mēle ceļās vispār vai ceļās dzimumloceklis, neceļās vairs. Ja vīrietis ir mēlis nodevējs, viņam neceļās dzimumloceklis un nekāda bērna nebūs. Viņš ir arī pareizi, ka viņš ir impotents. Tā tas ir. Tāda modes slimība, bet otrs ir arī ekonomiskais aizvainojums. Sajūta, ka valsts cilvēks nenovērtē, ka jauniešiem jādodās prom uz, cik tur ir jau Anglijā ir 100 000 latviešu aktīvākie, foršākie, kam bija piederēja visi tie pirmie stāvu kafejnīcas, viesunami, visi tie ir iznīcināti prom Anglijā, un tur sāk no nulles, un aktīvākie cilvēki tur, un pirmie stāv tukši, bet ir tādi graustu karaļi, visādi ierēģi, kas ir pa to kompensācijas naudām no 20. līdz 22. un tagad līdz 26. izpirkuši viss tādas īpašums un sēž visādi tiesa izpildītāji, jaunmiljonāri, viddarbinieki. Man atņems tagad dzīvokli un tad kaut kāds atkal tur prasīs 10 eiro īri un kaut kur tur turēs priekš imigrantiem, būvēs jaunās tur ēkas. Vakums tukšs nepaliks. Ja latvieši šai valstī nevajadzīgi un nedrīkst audzināt bērnus, tev uzreiz atnāks pie Rīklas bāriņa tiesa un atņems un atdos kaut kādam bezbērnu child free viendzimumu ģimenēm ārzemēs, tad kā var dzemdēt bērnus, ja tu zini, ka tev noņems un atdos viendzimumu ģimenēm un izaudzinās pa kaut kādiem šitiem transgenderiem? Priekš kam? Tad dabīgi cilvēks jau, viņam ir panisks bailes, ka piedzims bērns, jau viņu atņems, vai karā aizsūtīs, vai izgriezīs dzimumu locekļu orgānus un kaut ko iztaisīs no viņa kaut kāda āksta. Tas zemapziņā strādā katram. Diez vai koncentrācijas nometnē arī kāds tur no 1940. līdz 1945. gadam, vai tur īpaši dzemdēja kāds. Noteikti tur bija arī fertilitāte un kaut kādas tās skaidrs. Un arī toreiz doktor Mengels visi tur špricēja viņu pašu labā it kā iedzen koncentrācijas nometnē un vēl špricē kaut kādas patogēnas vakcīnas. Daba nemīl tukšumu, vākumu. Ja latvieši padodās depopulācijai un pamet savus lauksētas un pilsētas, šo telpu aizpildīs cilvēki no citiem pasaules reģioniem. Un viņiem tur demografiskā vitalitāte un motivācija ir absolūti visiem šiem melnajiem. Viņi tiek no bērnības audzināti, ka viņi ir Dieva izredzētā tauta, un Izrēlā ir Dieva izredzētā tauta, ka viņiem ir vajag visas pasaules centra bankas, vajag apsaimniekot tiem Izrēlas izaudzētiem bērniem, un visās tautās viņi veido bankas un dala to Rothschild sadrukāto naudu. Bet mēs varam neatzīt tos 21 miljārdu, un šogad atkal, kas tur teica, 3 miljārdi jau grib aizņemties, nevis 2. Kas jādara Latvijas valdībai un parlamentam? Vienkārši jāpārtrauc viss šitais ārprāts, jāatlaiž vaļā sabiedriskā doma, reček, jātiesā publiski visi tie spriņģis un šitie te, jo tur visi tie ir spiegi un vislielākie nelieši, kas ir to sabiedrisko domu amputējuši, ka ir 2 sabiedriskās domas, kaut kur tur kādā
es nezinu, kā viņi sauc, telegrammas vai kaut kādos, tur, kur visi tur runā, tiktokos. Un visi tie LTV panorāmas nodevēji. Nu, un tā kā abas Daugava malas krastus dziesmā dzied jāapvieno, tā ir jāapvieno šīs tautas daļas atklātā diskusijā. Es esmu absolūti drošs savās pozīcijās visu mūžu, kā es domāju, un ja kāds ir pretī, es ar jebkuru varu diskutēt par jebkuru ekonomisko vai politisko vai nacionālās izdzīvošanas jautājumu, vai arī par karu jautājumiem, jo es visur redzu aizmugurē šo baņķieru roku, kas ir sagrābuši visu pasaules naudu, un viņiem parādā Trumps. Trumps pirmos gadu viņš mēģināja karus likvidēt, mēģināja visus tos ar Kennedy un Elona Muska palīdzību atlaid visā sastāvā izglītības ministrija, kaut kāda USAID, 100 000 ierēģiņus atlaiž no darba, lai iet. Latvijā tieši tas pats būtu jādara, bet pēc tam izvilka Epsteina failus, un acīm redzot par Trumpu ir arī, viņš arī ir jaunībā mīlējis kaut kādas tur dāmas, kaut ko tur ņēmies pa naktīm, čakrējies un kaut kas viss safilmēts, un tagad viņam piespiež karot vienkārši kaut ko tur. Bet, Kenedijam, acīm redzot, veselības ministram nav nekāda kompromāta. Tā ir tāda amerikāņu cienījamākā ģimene, kur tas Kenedijs, kurš arī gribēja atņemt to federālām rezervēm, tiem ebreju vecām ģimenēm, to naudas drukāšanu atgriezt ASV valdībai, to nošāva. Un tā ģimene ir tiešām Amerikā cienīta, un redz, kā no paudzes paudzē viņiem ir gribas spēks un iet kā Dāvids pret Goliātu, tas Kenedijs, un cīnās ar Geitsu, kurš tagad tiek tiesāts, un Soros. Latvijā tie ir 3 zvaigžņu varoņi mūsu tai grupējumam, tur Levita Kariņa dubult pilsoņiem, un šeit ir vēl tas transhumānismu midzenis pilnā sparā iet. Jo progresīvie, kas ir tagad jaunā maiņa globālistiem, tie iet pa pirmo vietu, un cilvēki nesaprot, kur viņi virzās. Kas būtu jādara Latvijas valdībai tagad, tas, kas jaunais? Ir kaut kāds radikāls atbalsts ģimenēm jābūt. Tā ir jābūt numur 1, nevis, ka jābūvē pālis vai kaut kādas tur sliedes vai kaut kādi jāievieš tagad tur viss jālikvidē rūpniecību un vēja ģeneratori jāizcērt mežu, tas viss ir murks. Cilvēki ir pirmā vietā. Un ko man, piemēram, līdzēt, ja būtu karš vai kaut kāds ugunsgrēks, ko es glābtu? Es pa priekšu glābtu bērnus, sievu, vecākus. Es neglābtu uzreiz kaut kādus tur, es nezinu, ko kompjūteru vai ko es nestu ārā, Levita rakstus, paķert padusē. Levita raksti, un lai viss nodeg dzīvais. Nē, es pa priekšu izglābtu cilvēkus, pēc tam varbūt suni. Ja vēl paliek laiks, tad es nestu ārā Levita un Kariņa rakstus vai kaut kādas tagad Kulberga jauno 52 punktu programmu. Tā es iznestu ārā tā kā Ļeņina raksts savā laikā. Kulbergs uzrakstījis 52 punktus, kas tagad ir Latvijai vajadzīgs. Tikai radikāls ekonomisks atbalsts ģimenēm. Tā ir jābūt prioritāte numur 1. Nevis simboliski kaut kādu pabalsti, bet reāls pilnīgi bez nodokļiem katrai pa katru bērnu un garantēt mājokļi. Galvenais ir mājokļi, tā kā Bulgākovs rakstīja, kas tos maskaviešu sabojāja. Dzīvokļu jautājums. Tātad mājokļi, bezmaksas izglītība un bērniem pulciņi un jājūt, ka viņu aizsargā. Un tad ir tā sauktā diaspora no ārzemēm, no Anglijas 100 000, no Vācijas, Īrijas un pārējām valstīm ir emigrācijas plānam jābūt. Lai tie 100 000 atdot viņiem apakaļ to, ko viņiem tiesa izpildītāji atņēma, un viņus atgriezties kaut kā motivēt. Viņi ir ieguvuši tagad pieredzi, uzkrājuši kaut kādu darba
akal māku 2026. gadā, tagad pa 20 gadiem emigrācijā, un kaut kā daži pat varbūt ir kapitāli, jo latvieši aiz ebrejiem ir otrā tauta, kas arī emigrācijā kļūst bagāti. Un ja viņi atgriezīsies mājās, te tagad 500 000, tas būs, milzīgs sprādziens, kaut kāds demogrāfiska un ekonomiski, un vienkārši tautai atjaunojoties izsūtīt tos 100 000 kakātājus uz sienām, jo tagad mākslīgais intelekts aizvietos visas profesijas, un visiem tiem ierēģiem 300 000 jāatgriežās kaut kādā reālā darbā, kur viņi var dot pienesumu tautai. Un ja viņi tiešām nekādu biznesu nemāk vest, un kaut ko strādāt uz zemes visu, tad viņiem ir tieši tajā boltā jāstrādā, tiem ierēģiem. Un tās darba vietas, ko viņi tagad saka, vienkāršos darbus atdosim tiem pakistāņiem. Nē, tos ir jādod ierēģiem. Ja viņi pašfinansējoši neko nemāk, pa ko labprātīgi cilvēki maksā, tik ar ieročiem tiesa izpildītāju šauteniem atņemt pašfinansējošiem viņu sastrādāto un nodokļos un visādos noklausīšanās ierīcēs. Tur ir tā, ka viņus nevajag emigrēt tiem ierēģiem, viņiem jāpaliek Latvijā un jāatgriežās vienkāršos darbos. Stingra imigrācijas kontrole, tā kā Ungārija pateikusi, tur Polija, Čehija, Slovākija, visas Austrumēropas valstis, ka viņi neņems pretī, tā kā Francija neiztaisīs savu valsti par caur kaut kādu tur pilsoņu kara vietu. Un šis ir tas pirmais, kas jādara ļoti vienkārši. Un kas būtu jādara kultūras darbiniekiem, rakstniekiem, režisoriem, gleznotājiem, žurnālistiem, filozofiem, Rīgas laiks, lai atjaunojās, bet ar skaidru nacionālu ievirzi, nevis ar tādu kosmopolītisku transhumānismu tagad un visādu to transgenderu propagandu un sātanistu, bet jābūt ir garīgiem sargiem un ir jācīnās kultūras darbiniekiem pret nihilismu un cinismu. Mēs nedrīkstam kaut kādu laikmetīgā māksla propagandēt visas tās kroplības. Ir nevis jādemonstrē sabiedrības pagrimums un arī filmas tagad. Visas jaunās latviešu filmas, izņemot tur Homo Novus, ko Anna māsa taisīja. Tā ir tāda pozitīva, ka Ulmaņa laikos bija bagāta Latvija. Visi tie pārējie ir tāda absolūti kaut kāds cinisms un pagrimums tiek demonstrēts, ka visi latvieši tur ir kaut kādi laukos debīli un tādi pilnīgi kaut kādi dehumanizēti. Tas nav jāpropagandē. Ir vienkārši tiem cilvēkiem tur jāpalīdz kaut kāda, es nezinu, kā to var atrisināt. Tos, kas ir 30 gados izauguši pilnīgi kaut kādi, kas tur nemāk rakstīt, lasīt un dzer un kaut ko tur ņemās. Bet kultūrai jārada tā kā Vilim Lācim un visiem tiem Skalbem un viss, viņiem jārada jauns, spēcīgs, monumentāls, dzīvi aplocinošs, tā kā aploks riņķī jārada, kas aizsargās to kultūru un ideoloģiju Latvijas. Tāda ir jābūt kultūrai. Padomu laikā un Ulmaņa laikā viņi saka, tas ir tā primitīvi, mēs esam intelektuāļi, mēs pa transgenderiem, pa narkomāniem, mēs tādi. Tas ir tā kā, bet toreiz tas varēja tā iziet, ka kaut kā daži opozicionāri tur nodzerās, un tad mākslinieks rāda, ka viņš ir tur nopīpējies un nezko, bohēmists. Bet toreiz bija 99% bija Latviju tautas meitas un dēli zeļu un iet tautas dziesmās un savu tēvu sētu apkopuši. Visi bija faktiski miljonāri, viņam pieder tur 10 hektāru zemes, liela māja un viss ģimeni pabarot un mācās. Tagad tas maksā 1 miljonu, aizēj kaut kur tagad dabūna zemi. Ja radīsies kāds Ulmanis Latvijā, Kārlis, nevis tas, kas arī tur bija globālists, bet Kārlis Ulmanis, tad viņš atņem Zviedru fondiem visu to ar viltu un ar šantāžu izkrāpto zemi
un izdalīs vienkārši latviešu cilvēkiem pa brīvu, jo kurš var nopirkt tur pa 500 000 dabūt kredītu un tad atmaksāt? Nav iespējams. Kultūrai ir jāiedvesmo dzīvība. Ir tāda, ka latvietim jābūt lepnam un spītīgam, un nekāds nav jāklausās tur kaut kādas ebreju, Epsteina un Gates fondu finansējumu jāapgūst. Nē, viņam ir pašam sava prieka pēc jāpropagandē, ka ir skaisti, ka ir bērni, skraida parkos un sava lauku zeme, un kultūra ir jāparāda, ka bērnu radīšana un audzināšana ir augstākais radošais un eksistenciālais akts, nevis apgrūtinājums un kaut kāds noziegums bērnus radīt. Jo, piemēram, arī kultūrā man vakar viena ebrejieti izstāstīja, ka kabalā ir tāds, kā teikt, viens no galvenajiem likumiem, ka augstākā egoisma forma ir altruisms, kaut kādus veidot pa savu naudu skolas, tur sporta svētkus, kaut kādus, tā kā mūsu ģimeni teica, ka bagāts tas, kas var radīt kultūru, tādu, sabiedrību, jo sabiedrības nav. Visi politiķi parāda piemēru, ka valsts kasa ir jāizlaupa un tikai jādomā pēc savas ģimenes izaugsmi, lai tu būtu bagāts tēvs, kam ir dēli politiķi un mazdēli, un tu esi tā kā aristokrāts. Nē, īsts kabalā ir rakstīts ebrejiem, ka lielākais altruisms un egoisms tādā ziņā ir viens un tas pats, ka tu atstāji pa sevi labu atmiņu, ka tu iztaisi kaut vai tā kā mēs katru mēnesi iztaisam kaut kādu festivālu vai izstādi pa saviem pašu mākslinieku līdzekļiem, neko no valsts pašvaldības neprasot un nesaņemot. Jo pašvaldība un valsts tev dos naudu festivālam, izrādai vai filmai tikai, ja tu propagandēs child free, large generation, transgenders vai imigrantus, melno zaļo koridoru. Un tad tādu naudu es negribu ņemt, un man ir zināms, kas man ir jādara. Man ir tā kā Ziedonis rakstīja, cīrulim jābūt debesīs, man ir kaut kas jādara, visu savu spēku jāziedo tam. Man rokās apakšā atņemt vēl dzīvokli, izsūtīt, lai es arī kaut kur, man tā kā arī katru cilvēku viņa darba vietā, vai dzīves vietā, vai visur. Tie baņķieri nostāda eksistenciāli priekšā. Vai tu pakļausies un reklamēs to iznīcību, vai tev vispaša nebūs. Un tevi piespiež ar ekonomiskiem, ar visādiem rečekistiem. Bet ko darīt? Ir jācīnās. Kultūra ir jāparāda, ka bērnu radīšana un audzināšana ir augstākais radošais un eksistenciālais akts. Un neviens nekad cita tauta mums tā neteiks un nerūpēsies. Mēs arī gribam, lai jūs izdzīvojat. Nē, ja viens grib aiziet bojā, pašiznīcināties tauta, tad tie teiks, jā, vajag nogriezt olus un viss kārtībā. Un zinot, ka viņi spēlē uz ilgo tie visi baņķieri, ka nekas tagad 20 gados viņi ar globālistu vienotības progresīvo palīdzību sačakarēs madzenes, cilvēkiem nākošo paudzi jau piedzimst ar tādiem suicidāliem uzstādījumiem, un vēl pēc 20 gadiem, tā kā jau Francijā, kur viņi pārņems to teritoriju. Bet ko mēs kā pilsoņu kopums, jo sociāls organisms ir tauta. Es tagad te parunāju, ko varētu darīt valdība vai katrs atsevišķi vai kultūras darbinieki, bet pilsoņu kopums, tautu nevar glābt no augšas, ja viņi pati negrib glābties. Nevar pat, ja atnāks tur Brēmanis ar kaut kādu tur tagad, un viņš pateiks, jā, mēs visu šitos ieliekam cietumā vai izsūtam visu tur tā sakārtojam latviešiem pa labu un Latvijas pilsoņiem, arī tie krievi un ebreji, kas ir Latvijā jau piedzimuši, zina latviešu valodu, un tie ir latvieši, jo tā Latvijas daba, ka ir ziemas augstas un vasaras nesevišķi karstas un jākopi
tajā siltā zonā, kur visu gadu ir silts, kur nav jākrāj malka, kur nav jāsaktaisa, kur visu laiku auga apelsīni kokos, dabīgi, ka tur izaug tādi huņi un kaut kādi vienkārši demolētāji, jo viņi nemāk strādāt. Latvijā ir kaut kāds krievs arī šeit dzīvojis jau 40 gadus. Viņš ir tas pats latvietis. Pat ja viņš ir skolā speciāli nav iemācīts latviešu valodu, viņš ir mūsējais, jo viņš šeit izaugot tajā mūsu dabā, mūsu tradīcijās līgo, mūsu tajos dziesmu svētkos un visos izkoptās ielās, tīrās un visu. Viņš ir tieši tāds pats Latvijas pilsonis kā mēs, un tie ir mūsējie. Mēs esam viens sociāls organisms. Un nevar būt tādas no augšas, nevar atnākt kaut kāds politiķis un sakārtot. Tai revolūcija jānotiek ne jau kaut kur saimā ar dakšām, tagad viss uzspraužot uz kātiem. Ir galvās jānotiek revolūcijai. Un tas galvenais dzelonis ir LTV panorāma ar visiem tiem nodevējiem, fondu apguvējiem un rečekistiem, kas ir pirmie. Tā kā tos gan ir, tiekšim, jātiesā. Un jāpārstāj ticēt, ka patēriņš un jaunā tur ceļojums kaut kāds un jauns tur modelis, Tesla mašīna, elektro un visi tie ierēģi gatavi pārdot tēvu, mātu un bērnus un sirdsapziņu pa Tesla kaut kādu modeli. Ka tā ir dzīves jēga. Nē, tā nav dzīves jēga. Dzīves jēga ir turpināšanās. Tā ir tā mūžīgā dzimta, ka arī tur tajās Kristus apziņas sasniegušo mācībās ir, ka ja viens, teiksim, tavs mazbērns kaut vai sasniegs Kristus apziņu un izpratīs, kā šī pasaule uzbūvēta, ka visā tajā dzīvības ugunī cilvēku ķermenī un viņu apziņā, ka tas ir tas, kas viss šeit apkārt ir radījis. Un ja tas viens tavs mazbērns apgaismosies, visi tie iepriekšējā dzimta arī, kā viens organisms apgaismosies. Un tāpēc tev ir jēga audzēt bērnus, viņus skolot, visu to labāko ar viņiem runāt, stāstīt. Jo ja viņš apgaismosies, visa dzimta arī tavs tā apziņa apgaismosies, un tu tā kā pamodīsies no miroņiem, bet īstenībā, no šīs realitātes, no tās matricas, tu pamodīsies un sapratīsi, un tā apziņa ir kā tā dzimta, tā ir dzīves organisms, ko ļoti labi saprot Rothschildi, tur Vindzori un Rockefelleri un Epstīni. Viņi pārējās dzimtas, viņi saka, mēs esam Dievi izredzēti, un viņi tikai atstāja naudu, arī precās ar māsicām un brālēniem. Mums pasaka, ka tur ir speciāli, ja tu vispār tur gribi bērnu, tad tev ir kaut kur ar melno jātaisa kaut kādas gēnu eksperimenti, tā kā Eiropā. Un tā revolūcija jābūt galvā, nevis tur saimā. Ja mēs izvēlamies Tesla mašīnu un jauno iPhone, tad mēs izvēlamies izmiršanu, jo par tās Tesla mašīnu tev ir jāpārdod dzimtene un savs gars. Ko vēl var darīt pilsoņi kopā, kā tāds, savstarpējs veidot kaut kādas kopienas, tā kā tas Vilis Lācis mācīja un visi tie Raiņi un visi kaut kādus tur kooperatīvus atkal to pašu, kas Ulmeņa laikā, vai to pašu. Nekāds mums cits variants nav, kaut kādas kopienas veidot. Jābeidz būt tādiem vienpatņiem, jāatbalsta vienam otrs, jāmācās no ebrejiem, ka viņi tikai savējiem dod bezprocentu kredītus, svešiem nomauc ādu pār acīm un visu atņem. Ļoti gudra tauta, un jāmācās no viņiem. Es nezinu, jāpērk tā kā Covidā, man veikalos nelaida, es patiešo sazinājos zemniekiem, un mēs katru nedēļu mums patiešo visu atved. Jāpērk vietējo zemnieku ražojums, vietējo mākslinieku darbas, jāpalīdz kaimiņam, kam ir daudz bērni,
Un pašvaldības ir tās lokālās kopienas, kur vienmēr arī pareizi izvēlē vietējos, un ja tur Lembergs kaut vai kāds, viņš ir mafiozi, bet viņš bija savējais, es biju ar izstādi Ventspilī, un tur gribēja kaut kādām skolotājiem, kultūras nam direktoriem, tur, lai viņi kaut ko patenko, bet viņi saka, nē, Lembergs tur pats, jā, visādas tur sagrāba īpašums un varbūt slepens miljardieris, bet viņš arī mums ļauj dzīvot. Transports pa brīvu, sports pa brīvu, skolas pa brīvu. Vietējiem vēl gribēja Ventspils naudu drukāt, nu tā kā Dafī vai šitie te. Tāpēc arī tie globālisti viņi noēda. Vai kas tur vēl bija, kāda pašvaldība priekšnieki stipri, un tā Šķēles laikā Kalvītis vienalga paliks tā kā Ulmeņa laika, tā arī Kalvīšu laika treknie gadi. Jo toreiz visi tie vietējie ciema veči bija apvienojušies partijā un tā teikt ielikt šitiem kloķi baņķieriem ārzemja. Taisna mugura un spīts, un kaut tev visi gāna televīzijā vai ārzemju avīzēs, tā kā tos austruma eiropiešus gāna Ungārs, ka tagad jaunais prezidents Ungārijas arī pateicis, nekāda imigrantu nebūs. Globālisti cerēja, ka viņš atvērs robežas, bet nekā nebija. Taisna mugura un spīts. Aizbraukt vieglākais ceļš, bet palikt cīnīties, radīt savu uzņēmumu, būvēt savu māju, izaudzināt latviešu bērnus savā zemē. Tā ir varonība šobrīd. Un es tāpēc tā priecājos, ka es redzu kaut kādas ģimenes, kaut tā kā Šleser ģimene, kolosāli. Un ja viņš virza savus dēlus un mazbērnus ar labu izglītību arī pa deputātiem, un tad viss partija būs Šleser, nevis partija, bet tiešā veidā Šleser partija, ka visi mērni, mazbērni, brālēni, visi būs Šleseri, tā kā vesels ciemats vai vesela partija, kur visi ir no vienas ģimenes. Kas tur slikts, ja viņi būs izglītoti, ieliks kaimiņu valstīm kloķi, un Latvija būs tā kā Igaunija, bagāta zeme, lai ir Šleserī kaut kāda, pārsauksimies pa Šleserī. Bet man gribētos, lai nevis to būvē Šleserī, ka kaut kādiem akal Dubajas miljardieri tagad te ieguldīs un ievedīs visu tur jaunu pilsētu Andreja salā, Semītu, vakal baņķieri, bet labāk būtu kaut kāda atrast, kā pelnīt šeit uz vietas. Tad es gribētu, lai ir tādas aristokrāta dzimtas, kas vienkārši tā kā Šveicē iztaisīt visiem izdalīt ieročus un viss, un būtu miljons armija, visi Latvijas iedzīvotāji aizsargāt savu zemi. Tā kā svarīgākais secinājums, ka izglābs tikai tauta, mūsu kultūras kods un vēsturiskā spītība. Un mēs visādas mērus un okupācijas un karus pārdzīvojām, un deportācijas man arī radi tos, ko tur izsūtīja, atgriezās, kaut ko tur nodzīvoja Sibīrijā, kaut ko tur arī uzbūvēja kolhozu un atgriezās. Mēs bijām, kā Ceplis teica, mēs esam un mēs būsim. Un tā ir mūsu dzīvot griba palikt uz šīs zemes. Un šī griba ir jāatmodina no jauna, ar kultūras darbiem, ar kaut kādiem politikā iedvesmotājiem tādiem. Un galvenais ir bērnu smiekli latviešu sētās. Labrīt, draugi! Es tā katru rītu kaut kādu šitādu sev norunāju, tādu kā modināšanu, un tad es varu iet dienas darbos. Rīta vingrošana, iegriežam pasauli un ejam dienas darbos.